Un pēc spēles, kā jau ierasts, mums ir pievienojušies gan būs pēc tam mainieku treneris, gan arī viesu treneris. Šodien Rubenis Juris Zilberts. Čau! Čau! Tikko noslēdzās spēle, tika piedzīvota uzvara rezultātu 4-3. Svaigākie komentāri vispār par spēli. Teiktu, ka es gaidīju bišķiņ kaut ko kvalitatīvāk, jo godīgi sakot, nebija šodien tā ātrākā spēle. Gan no mūsu puses, gan arī no pretinieku puses. Bišķiņ pretinieki kaut kā diezgan labi slāpēja to tempu, un tajā brīdī arī mēs baigi viņu nevarējām uzcelt tādā ziņā. Šodien es teiktu, nevis uzvarēja uzbrukums, kas ir pēdējās spēlēs bijis izteiktāk, bet šodien uzvarēja izteikta aizsardzība. Un šodien aizsardzība laikam bija par vienu goliņu labākā pretiniekam. To noteikti arī parāda spēles rezultāts. 4-3, manuprāt, priekš florbola ir diezgan mazs. Tu minēji, tātad kvalitāte bija diezgan nepārāk labā līmenī. Tas visticamāk domāts gan kā tehniskais izpildījums individuāli, gan arī taktikas ziņā iespējams, vai paskaidro tieši kāda kvalitāte? Noteikti gan tehniskie bija īstenībā diezgan daudz brāķi, plus vēl noteikti tiesneši bišķi slāpēja to tempu ar tādiem visādiem turēšanām, ja. Tas arī neparāda to spēli. Ātrāk nosacīt florbols ir uzskatāms viens no ātrākajiem sporta veidiem, kas notiek zālē. Un ja visu laiku ir pārkāpumi, ir visu laiku kaut kāda lēna spēle, es uzskatu, ka tas nav kvalitatīva spēle. Es uzskatu vairāk, ka tas ir tāds taktiskais veids, kā mēģina pretinieks varbūt tev pārspēt ar kaut kādu lēnāku spēli. Tādā ziņā, tāpēc es uzskatu, ka nebija kvalitīva, jo tā spēle bija salīdzinoši ļoti lēna. Es teiktu, Kocēnos bija, kad mēs savā starpā tikāmies, bija daudz ātrāk, kvalitīvāk. Es domāju, arī skatītājiem interesantāk. Tādā ziņā. Manuprāt, šajā spēlē arī bija jūtams tas ātrums vairāk tieši trešajā trešdaļā. Tad viņi tieši arī īstenībā bišķiņā sāka ātrāk spēlēt. Jo, es saku, pirmos 2 periodus viņi vajag izteikti slāpēja tempu, viņi mēģināja izvilkt mūs ārā, lai atrastu kaut kādas brīvās zonas, bet tajā brīdī, zinot Ulbrukai, ir lielākā problēma apspēlēt zemes aizsardzības, un ja tu vienkārši neej ārā, tad viņiem tur baigi nekādas varianti nav. Tāpēc, ja grib apspēlēt zem aizsardzību, ir jāspēlē daudz ātrāk, un šobrīd kaut kur, man liekas, kad viņi uz to zaudē. Vēl ātri piebildīšu, tātad tie skatītāji, kas pieslēgušies šobrīd Instagram live, droši rakstiet komentāros sev tīkams jautājums, ko jūs vēlaties uzdot Rubens galvenajam trenerim. Runājot vēl par spēli, kas tavuprāt bija tā, izšķirošā situācija vai varbūt spēles daļa, aptuveni, piemēram, otrais perioda beigas vai kas, kad jūs sajūtāt to, kad ir spēle mūsu rokās un tagad viņi tikai jānovada līdz galam? Es teikšu tā, ka katrs periods ir kaut kāda daļa no spēles sastāvdaļas, un mēs vairāk tendējamies no periodu uz periodu, no maiņas uz maiņu, un kurā brīdī es teiktu, ka jau pēc pirmā perioda jau bija tāda sajūta, ka šodien ir mūsu spēle, kad pretinieks nespēlē tuvu nekādam tur augstam līmenim, un tādā ziņā es teiktu, ka šādā spēlē mēs esam daudz labāk par viņiem. Vēl varbūt runājot par spēles tempu, minēja, kad it kā šodien bija mazliet lēnāk tā spēle nekā Rubenē. Vai izdevās jūsu komandai kaut kādā ziņā to kontrolēt? Manuprāt, tas jums patīkamāks stils lēnāks, vai tieši jums patīk ātrāks? Varbūt agrāk tas bija izteiktāks, bet es galīgi neesmu lēns spēles piekritējis. Labi. Es teiktu, ka mums neizdevās, tāpēc, kad tā bumbas kontrola lielākā daļa īstenībā bija Ulbrukai. Mēs vairāk varbūt kaut kur uz pretuzbrukumiem un varējām noķert pretinieku nekā tur uzsākt, un tādā ziņā Ulbruka īstenībā kontrolēja to spēles tempu, kā tu arī pats teici, ka trešajā periodā tā spēle parādījās mazliet ātrāk. Tajā brīdī viņi pati Ulbruka arī sāka ātrāk spēlēt, un tad jau
parādījās tur tādas kaut kādas vairākas vārdu gūšanas iespējas gan viņiem, gan mums, bet tik cik tā realizācija bija, kāda bija abām komandām. Jā, ir ieripojas arī viens jautājums, ko esmu pamanījis. Jautājums šāds, kas ir svarīgākais konkrētajā sezonas momentā, rezultāts vai sniegums? Nu, tas ir domāts, es ticamāk, šobrīd. Noteikti jau abi divi ir svarīgi, jo zināms, ka šogad ir tā iespēja izvēlēties pretinieku, nevis kādu, kurš tu panāc, paliec regulārajā. Bet noteikti bez laba snieguma tu nekur tur augšā arī nemaz nevar būt. Tev tad bez laba snieguma nebūs labs rezultāts. Tādā ziņā es noteikti teiktu, ka viens otru papildina. Bet šobrīd es varbūt mazāk skatos turnīru tabulā, bet vairāk es skatos ko izpildam no tā, ko es gribu redzēt laukumā. Tātad es teiktu, ka šodien varbūt mēs nospēlējām labu spēli aizsardzībā, bet varbūt uzbrukumā mēs nenospēlējām savā līmenī tādā ziņā. Tāpēc es saku, ka neesmu līdz galam apmierināts par spēli ar bumbu. Ja vēl būtu jājautā par to, visticamāk, ja ne visu nedēļu, tad pēdējos treniņus noteikti gatavojoties šai spēlei. Cik lielu daļu tieši treniņos tika ieguldīta tādā vairāk taktiskajā ziņā, saprotot to, kā pretinieks spēlē aizsardzībā, kā uzbrukumā, vai tieši tika, konkrēti spēlēts, atkārtots un trenēts tehniskais izpildījums, vai kāda sagatavojāties šai spēlē? Es šoreiz neatkārtoju to kļūdu, ko es izdarīju mājas spēlē, tad, kad mēs arī zaudējām. Jo tad mēs bijām palikuši divas komandas, kas diezgan ātri bija palikuši bez zaudējumiem. Un tad kaut kur mēs viņā iesēdāmies tajā spēlē, ka viņi tuvojās, un tad mēs varbūt kaut kur viņi mums sēdēja vairāk iekšā. Tad es teikšu līdz trešdienas treniņam, nevienā brīdī mēs vēl ātrāk tur baigi neciklējāmies, ka mums šodien ir jāspēlē pret Latvijas čempioniem. Tā kā es arī baigi šobrīd neuzsveru aktuālu spēli uz pretinieku pētīšanas, jo neredzu tam vajadzību, jo es šobrīd gribu uzlabot savas komandas spēles, ko es arī lieku lielāko akcentu. Un tāpat play-offā visticamākais neviena komanda nespēlēs tā, kā viņi to dara tagad. Tā kā baigi neredzu vērts spēlēt. Plus Ulbrukai katru spēli ir citādāks sastāvs. Tur var zināt, Kovaļevskis būs, nebūs. Vai viņiem Brants stāvēs vai nestāvēs. Kurš to lai zina? Vai būs viņiem tur 3 spēcīgas maiņas ierindā, vai būs kā šodien redz, kad nosacīja 3. maiņa bija pirmās līgas čaļi. Tā kā grūti paredzēt, un ko tu tur pretinieki baigi var izpētīt. Es teiktu, ka play-offos tas ir citādāk, tad visas komandas tikai fokusējās uz to tiešo sēriju, un tad arī ir bišķiņi vieglāk. Ja runājam par spēlētājiem, tad jā, Ulbrukā šķiet vairāki nebija tīpaši viens no komandas līderiem rezultātus punktos. Valters Lapiņš šodien nepiedalījās. Jūs spēlējāt, cik es saprotu, jums pa lielam visi spēlētāji bija, vai kāds nebija šodien? No pamata spēlētājiem bija visi, bet tagad tā saka, es pats sev pieķēru pie domas, kas reāli tikai 3. periodā pamanīja, ka viņš nemaz šodien nav. Bet tas varbūt ir pozitīvi Ulbrukai, kad bija noteikti pietiekami citi spēlētāji, kur bija jāsadz, un tāpēc likās viņu aizmirst, kad viņš vispār šeit šodien nav ieradies. Jā, un vēl ko pamanīju, galvenais treneris Ivars Jākapsons šodien nav, kur viņš palicis? Viņš jau nav galvenais, viņš ir šogad, es esmu spēlējošies galvenais treneris, okay. Un Ivars ir man kā konsultants, ja, jo es neesmu virslīgā vēl, esmu strādājis 1. līgā ar jauniešiem, bet tur es esmu bijis arī spēlējošā treneru lomā, bet tomēr šeit ir cita kvalitāte un cits līmenis, un tur varbūt dažkārt vajag kādu konsultāciju pie pieredzējušā kunga, un tāpēc viņš ir komandas sastāvā. Nu tad varbūt vēl runājot par šo, zināms arī Valmierā, jā, Arvis Kārkliņš spēlējušies treneris, tagad arī tu. Cik grūti vai viegli ir apvienot šos divus darbus reizē? Noteikti viegli tas nav, nemeloši, jā.
vieglāk ir vai nu tikai spēlēt, vai tikai stāvēt aiz soliņa. Bet es esmu izvēlējies gan spēlēt, gan trenēt, jo es zinu, ka es nevarēšu nostāvēt tur malā, kad es esmu pietiekamā labā formā, lai vēl pats spēlētu. Un, es teikšu tā, ka es jau daudz vietās esmu šo minējis, kad noteikti kaut kur daļu es atņemu sev kā spēlētājs, bet daļu atņemu kā sev treneris, bet kopā šobrīd tā bilde ir pietiekami laba. Gan rezultāts to parāda, gan sniegums laukumā. Kaut gan ir vairāk izteikumi, kad varbūt pastāv paskaties no malas kaut kādas šādas tieši tādas svarīgās spēles. Bet es zinu, ka es nevarēšu nostāvēt, es gribu šo spēli spēlēt, jo tomēr neesam neviens profesionāls un tāpat savu laiku ir ieguldīti, lai spēlētu. Tā kā es domāju, ka diezgan labi es apvienoju un cerams, ka tā turpināšu. Jā, tieši skatītāji jautājums, starp citu Bernāts uzdod jautājumu. Cik viegli kā trenerim sevi ielikt pirmajā maiņā ir? Tur jau nav pirmā maiņa vai nav, tur tomēr ir kaut kādas agrākās saiknes atrasts. Vienkārši tu kā treneris esi uz visiem treniņiem, tu kā treneris esi uz visām sagatavošanās posmiem, uz visiem turnīriem, un tur varbūt tā saikne arī izveidojās jau pirmssezonā, kur līdz šim brīdim nav mainījusies. Bet nosacīt, es neuzskatu, ka kāda ir pirmā, otrā, trešā maiņa. Es gribu panākt to, ka man ir 3 labas spēlējošas maiņas, jo man arī spēlētāji resursi šobrīd to atļauj, kad visas 3 maiņas var būt vārdu gūšanas monstri, tā teikt, un es domāju, ka tāpēc neuzskatu, ka kāda ir pirmā, otrā vai trešā, jo katra spēle man arī ir pamainās tā secība, tā kā nav tādas pirmās vai trešās maiņas. Jā, tad varbūt tuvojoties noslēgumam, ko tad ņemsiet no šīs spēles, kas padevās tāds vislabāk un noderēs nākamajās? Noteikti, kā jau minēju intervijā, es noteikti paņemšu aizsardzību, jo šodien bija laba aizsardzība. Varbūt pirmajā periodā nebija tik laba, bet otrajā, trešajā man patika. Pretiniekam īsti nebija baigie varianti kaut ko izveidot, tā teikt, 5-5 spēlē. Tā kā es noteikti no šīs spēles paņemšu aizsardzību, pie kā šī sezonā, es teikšu, šī bija labākā spēle, kur mēs nospēlējam tieši aizsardzības ziņā. Un tad pēdējais vēl skatītāja jautājums ir, ko Rubene gribētu izvēlēties play-off pretiniekos? Diezgan agri varbūt prasīt, bet iespējams jau ir kāda doma. Nav tāda gluži, es nezinu, tur ir pirmkārt tā izvēle ir tāda, ka tev noteikti ar vadību, tas tev tikai nav tāds, es saku, neesam neviens profesionāļi, arī nevienam klubam nav noteikti tā nauda tik miljonus, piemēram, lai mēs tagad 8. vietā paliek Irlava un droši vien izvēlētos viņus, ja? Es tā neteikšu, jo tāpat no Valmieras līdz Irlavai ir savs gabals un tās ir lielāks izmaksas, kā piemēram aizbraukt tur uz Valmieru, ja? vai uz Cēsīm, tā kā tas ir noteikti, kad nāks tā izvēle, tad varbūt tas būs tieši vairāk apspriests nekā pēc 2 nospēlētiem apļiem. Ja? Tā kā nav tādas konkrētas šobrīd izvēles. Nosacīt bišķiņi izvairos no atbildes, bet es negribu arī iedot kādam citam motivāciju, kad mēs viņus tagad tieši gaidām playoffā un viņi tagad var nespēlēt kā, tā kā nāks tuvāk, tad varbūt varam atgriezties pie šī jautājuma un tad varbūt es atklāšos. Sarunās. Labi, liels tev paldies par šo interviju un arī viens no skatītājiem novēl veiksmi. Jā, paldies. Tā kā tiekamies kaut kad arī iespējams vēl nākamajās tiešraidēs. Paldies tev. Paldies. Un arī uz pēcspēles treneru interviju pievienojies Andris Pīlups. Čau! Labvakar. Tad uz svaigām pēdām īsts komentārs par šodienas spēli. Ja vēlies par kādu konkrētu daļu, arī par to var. Manā skatījumā spēle nebija interesanta priekš skatītājiem.
Abas komandas vienkārši daudz cīnījās, neko īsti neviens otram neļāva izdarīt. Tādā ziņā bija saspringzinājums, maleči gan vieni, gan otri, bet nebija moments, skaistas izspēles un tādas lietas. Tas tāds uzbrukuma vājums, teiksim, tā varētu nosaukt. Abas komandas plus mīnus labi nospēlēja aizsardzībā, bet nerunāšu par pretiniekiem, bet mūsu uzbrukums šodien bija vājš, pārāk vājš, lai uzvarētu šo spēli. Bet vājš tādā ziņā, visticamāk, momenti, manuprāt, bija daudzi, tīpaši trešajā periodā, kad bija jūtams it kā Ulbruks pārsvars. Bija liela tendence uz vārtiem, bet bišķiņ pietrūka pēdējais metiens un realizēts metiens. Tādā ziņā vairāk tas bija domāts, vai ne? Vai arī momentu bija pārāk maz? Es domāju, ka nebija daudz momentu. Varbūt kā kurš skatās par labiem un daudz momentiem manā skatījumā nebija. Ne tu tik, cik vajadzētu būt. Mēs visi 3 gols guvām spēlējot vairākumā vai 5-4, 6-5 un 4-4. Nevienas vārtus neguvām 5-5 spēlējot, kas ir standarta floorballs, tāpēc neapmierinoša atzīme šodien mūsu komandai uzbrukuma darbībās. Jā, runājot varbūt vēl mazliet par spēli, bišķiņ tomēr gribēju pieskarties pretiniekam, vai pretinieks kaut kādā veidā pārsteidza, varbūt pat spēles sākumā, vai jūs bijāt jau gatavojušies pirms tam, ka... Pirmā trešdaļa, manuprāt, bija ļoti tāda lēna un piesardzīga, tīpaši pirmās 10 minūtes. Pus pa jokam varbūt pateikšu. Pārsteidza to, ka daži cilvēki spēlē 20 gadus jau floorball, bet nepārtraukti katrā spēlē joprojām spēja raudāt par visām epizodēm. Atbildēšu tā. Par to nebeidz brīnīties. Labi. Labi. Tā, mums ir ieripojas arī viens skatītāja jautājums. Tic vai ne, Bernāts uzdot šo jautājumu. Tiltiņš pēc spēles minēja, ka daudziem komandas biedriem pietrūkst fiziskā sagatavotība. Tā ir kāda fiziskā bedre? Toties, vai tavuprāt, tu redzi komandā, ka pietrūkst tā fiziskā sagatavotība, vai tavuprāt viss ir līmenī? Redzi, šitā tēma ir praktiski neizmērāma, un pie zaudējumiem var pateikt vienmēr, kā meklēt iemeslu, ka varbūt fiziskais nebija pietiekami labā līmenī, un uzvarot atkal var teikt, mēs tur noskrējām visus vai kā. Kā tu izmērīsi fizisko sagatavotību? Vai tu spēji izturēt visu spēli, nospēlēt vienā līmenī? Varbūt Krišjānis jūt maiņas biedrus, ja viņi ir aizelsušies, un varbūt, kad kaut ko jūt un redz citādāk no iekšienes. Es nevarēšu atbildēt uz tādu jautājumu, vai bija slikti, ka mums ir slikts fizika. Viņu var pacelt labāku, tam es piekrītu. Varbūt viņa pietrūka, vai tā arī nevar teikt? Pietrūka? Vispār nav. Nē, ne tādā ziņā. Ja tu saki pacelt labāk, tad viņa bija, bet pietrūka vēl vairāk. Var trenēt, saprot, cilvēki. Ķermeni var trenēt un līdz kaut kādai robežai, bet tomēr, protams, ka es uzskatu, ka neesam maksimālā, kā saka, sportiskajā formā, kas ir labākā forma, ja? Mēs neesam tajā, bet tā mēs ilgi runāsim, kāpēc, tur kāds nepietiekam trenējās, treniņā neatdod sevi. Pabeidzot šo tēmu, es domāju, liels faktors ir sportistiem, vai viņi māk sevi izspiest līdz 100% arī treniņos. Tad tu īsti esi kaut kādā tādā stagnējošā formā peldi un neesi atlētisks un izteikti labāks par pārējiem varbūt. Bet mēs sapratām. Next topic.
Man gribējās vēl paprasīt šādu jautājumu, vai tavuprāt šī spēle bija tāda, kā lai saka, vai bija rupja? Vai redzēja gan savus spēlētājus, gan pretinieku? Divcīņas bija ļoti daudz, manuprāt. Arī šķiet, ka viens no Rubens spēlētājiem tieši pēc Svilpas dabūja 2 minūšu noraidījumu. Man liekas, tas bija Brīvuls, kurš paklupināja tātad pēc Svilpas. Vai tu uzskati, ka šī spēle bija rupja? Nē, es neuzskatu, ka tā bija rupja. Labi, kāpēc? Vienkārši. Pēc, kad es gribētu redzēt nevis rupju spēli, bet es gribētu, te bija vēl rezervīti, kur tas nebija, ja mēs teiksim, ir playoff floorballs, ja, kur ļauj citreiz vismaz vai tur kārtīgi izvicoties. Šitā spēle vēl nebija tāda veida. Tāpēc es uzskatu, ka tieši no mūsu puses atkal nevērtēšu pretiniekus, viņiem vienmēr ir tik ļoti augsts pašvērtējums, negribu vēl vairāk bērt to cukuru virsū, bet mēs vēl varējām daudz pielikt šajā tavā jautājumā. Jā. Labi, pārizoties tālāk, ne pie maniem jautājumiem, vairāk pie skatītājiem, protams, viņiem interesē atbildes uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Tātad pirmais, kuru komandu Ulbroka izvēlētos kā pretinieks playoffā? Diezgan saulēcīgi. Gribētu zināt šito, kas iesūtīja, jo kaut nesen mēs ar dažiem apspriedām šito jautājumu. Bet mēs tagad neesam pirmie, saproti, tāpēc... Tagad ne. Tam jautājumu uzdevējiem vajadzētu teikt, piemēram, kuru tad izvēlēsies Rubene? Bija iepriekš ar Zilbertu arī, bet man liekas, ka tas bija cits. Nē, tā precīzi nē, bet... Man nav ko slēpt. Uz doto brīdi es izvēlētos, ja man būtu tāda iespēja, ja tā komanda jau nebūtu paņemta. Jā. Valmieru. Valmieru. Paliksim pie tā. Jā, dažiem arī izkrita žoklis, kad es pateicu, bet, jā, man ir savs pamatojums, bet... Paliksim pie tā, pie Valmieras bez pamatojuma atbildēm uz skatītāju jautājumiem. Tālāk. Vai trešajā periodā apmierināja presings pie -2? Tas nevarētu atspoguļot fiziskās sagatavotības līmeni? Tāds arī, laikam, pie tā fiziskā jautājuma, bet vairāk uz to -2 vai apmierināja presings? Tas ir domāts savas komandas sniegumā. Kad mēs, jā. Tagad būtu jāpārjautā, kuru brīdi vai skatītājs domā, kad ir jāiet uzreiz full pressingā, kad ir -2, tā tiek domāts, vai tas bija vairāk domāts par spēles beigām? Tur ir trešais periods minēts, bet tur arī labs jautājums, jo 4-2, man liekas, bija līdz -2 vēl nav, mēs jau trešo periodu sākām ar -2. Jā, tieši tā. Un tas vēl nav tāds, tā kā... Tagad ir uzreiz jau no pašām pirmām minūtēm jāiet 100% pressingā. Varbūt viņam tā liekas, ka tā bija jādara. Bet, ja jautājums ir vairāk par tad, kad mēs jau periodu otrā puse, pieņemsim. Rubene diezgan, sevišķi daži. Ir viņiem tur ķēdes posmā izteikti vājāki ķēdes posmi, kuriem varbūt nav tik labi ar bumbu aizsargi, bet tas tā ir katrā komandā. Ja ar bumbu spēlē top spēlētāji, tad nav viegli piespiest viņus kļūdīties. Ja? Tas varbūt izskatās, ka televīzijā skatoties, tu redzi bišķiņu no augstāka punkta. Tev liekas, ka daudz ļoti vietas ir laukumā, un kad laukuma līmenī bišķiņu citādāk izskatās. Un vienmēr var diskutēt, bija pietiekami. Mums nebija tāds uzdevums līdz pašām beigām īstenībā, kad būtu jāiet pilnā presingā augšā. Tāpēc varbūt kaut ko
īsti nevar saprast, kāds bija tomēr tas jautājums. Labi, pāriesim pie nākamā. Tas tāds diezgan interesants jautājums. Vai plānojat komandai meklēt papildinājumus, runājot vairāk par uzbrukumu spēlētājiem? Neplānojam. Labi. Mums ir ļoti daudz uzbrucēju. Tam es piekritīšu, jā. Tā, Rubenes treneris Juris minēja, ka ka Ulbroka apzināti slāpējusi spēles tempu, vai tā bija? Šitas ir labs jautājums, un viņš to pateicis arī intervijā. Man likās, ka tas bija joks, kad viņš spēles laikā kaut kur tur skrēja pa centra līniju, kursēja turp šurp, un kaut ko ar putām uz lūpām man bļauja, lai mēs spēlējot. Man smiekls sanāca, bet ja Čalis ir to domājis nopietni, viņam tā likās. Tad šitas iepriekšējais jautājums varētu būt, pretjautājums, kāpēc jūs savā zonā muļājat tik ilgi bumbiņu. Neatbildēšu šitādu murgu. Slapēja spēles tempu. Galīgi garām. Ejam tālāk. Tā, man bija tāds viens interesants jautājums, tāds ļoti pozitīvs, manuprāt. Nezinu, vai tas tika apspriests citās intervijās par Ulbrokas 18 uzvaru sēriju. Bet kurš ir, kā sanāk 18? 18 sanāk, ieskaitot pagājušās sezonas fināla spēles. Tur bija fināls un vēl spēles Ulbrokā. Okay. Ne Ulbrokā, bet spēles pret Ķekavu. Jā. Un tad man tā interesanti sanāca, gribēju apskatīties, cik ilgi tāda uzvaru sērija vispār, manuprāt, sen nebija bijusi. Un, ja mani dati ir pareizi un esmu pareizi apskatījies, tad pēdējos 10 sezonas nekas tāds nav redzēts. Vienīgais, kam tas bija sanācis, bija, man šķiet, kaut kādā 16. gada sezonā Lielvārdē bija 16 uzvaras pēc kārtas. Varbūt... Bet šeit tu redzi ņem 2 sezonas. Jā, es ņemu 2 sezonas pēc kārtas. Es nezinu, kā tu pēc tam to esi, vai tu esi arī savā pētījumā ņēmis vērā. Nē, es esmu ņēmis, es arī skatījos, jā. Es ceru, ka es esmu pareizi, bet 10 sezonas man sanāca, ka nav bijis. Es atbildēšu citādā. Kas pa jautājumu sakarā? Vai mēs nav īsti jautājums, es vienkārši uzmanību? vai negribās kaut kā izcelt. Es tādu pozitīvu tādu. Kā tas ir varbūt izdevies, vai tas bija grūti? Vispār nevienā brīdī mēs, kur ģērbtuvē, nedzirdēju un kaut kā nemanīju, ka kāds par kaut ko par to runāt un domāt vispār, ka tagad ir tik daudz uzvaras un tas kaut kāds rekords varētu būt. Tāpēc baigi tam nepievērsām uzmanību. Tas deva savu kaut kādu spiedienu, ka kā tā spēle saucās, es jau kaut kur teicu, ja? Es aizbraucu ceļojumā, Ivars tur jau runāja cilvēki, tad tagad kas notiks, varbūt nāks tagad zaudējumi. Un Ivars zina tā spēle, kur tā mājiņa sabūvēta no klucīšiem, kā viņi tur saucās, ir tāds tornis, un tad jāvalk ārā, un cik ilgi tā māja noturēs. Un Ivars izvilk tos savus klucīšus un mājas noturējās, un pēc tam tomēr es atgriezos un sabruka kaut kādā brīdī. Tāds salīdzinājums. Bet, ko es gribēju, es tagad aizrunājos, jā, īstenībā es papētīju pirms dažām dienām, tagad gan ir pamainījies tas procents, bet, jā, tu pareizi saki, 10 gadi, jautājums man bija tā kā ātri uzmet acis papētīt, vai šis 10 komandu formāts. Jā, tas ir viens no tiem faktoriem pēdējās 2 sezonas. Tā ir tikai bijis. Pirms tam arī tāda 3 apļa nebija. Ja? Bet pagaidi, ļauj man pabeigt to domu. Vai šis 10 komandu formāts tā kā sev attaisno? Viena no idejām bija, ka spēles paliks arvien sīvāks un nebūs tik izteikti favorīti un tik izteikti outsideri, ja? Samazinot komandu skaitu. Tādai vajadzētu būt idejai. Un es papētīju, vai tas tā ir, salīdzinot vidēji gūto punktu skaitus uz spēlēs sezonās. Ja? Šobrīd tā aina šajā brīdī, tā aina šajā brīdī ir tāda, ka Rubene
Tagad viņai vidējais būs vēl augstāks, mums bišķiņ mazāks, bet 2,75 bija līdz šai spēlē, ja, vidēji gūtie punkti spēlē. Tādu rādītāji nebija sasnieguši 10 gadus, vismaz 10 gadus. Tagad ir 2,76, mazliet pacēlās. Mazliet pat vairāk. Savukārt arī pēdējās divas komandas tik maz punktus vidēji nebija bijis ļoti sen. Ja? Tā kā ar to es gribēju teikt, šo sezonu baigā plaisa tā kā sāk veidoties. Ja? Tas nav it kā tas, uz ko mēs ejam idejiski. Jā. Latvijas florbolam es gribētu, ka bišķiņ līdzīgāks būtu tā spēle. Tāpēc tas 18 spēļu uzvaru varbūt sērija ir tāds kaut kāds būtisks faktors, bet vai tas ir labi priekš Latvijas florbolu? Laikam nē. To ļausim citiem spriest. Jā. Jā, nu, citi daudz jautājumu man vēl skatītāji vairāk īpaši neuzdod. Es varbūt tāds ļoti atšķirīgs jautājums vairāk par komandu ārpus treniņiem. Kā tiek saliedēta komanda? Varbūt ir kaut kas tāds īpašs, ko jūs darat un tu vēlies padalīties? Diemžēl tas tagad nav darīts kādu laiku pirms pašas sezonas. Bija mums kāds pasākumiņš, kur mēs ārpus florbola savācāmies kopā, bet atzīšos, ka visi savā dienas gaitās laikam īpaši par to baigi nepiedomā, bet vajadzētu. Nu, tas tiešām ir svarīgs faktors, un ik pa brīdim jau cenšamies kaut ko tādu saviedot, lai būtu tās saites, cīnīties vienam par otru, bišķiņ stiprāks, bet kādu laiku tagad nav bijis nevienu pasākumu kopš sezonas sākuma. Bet ja mēs varbūt runājam, tātad pasākumi, jā, tā ir viena lieta, bet, piemēram, treniņos varbūt ir kaut kādas īpašas, nezinu, neizspēle, kaut kāda, nu, ne īsti spēles, bet nu, kaut kādi uzdevumi, kur tiešām ir nepieciešama, nezinu, tur komunikācija vairāk saviem spēlētājiem savā starpā un izjust viens otru vēl labāk nekā līdz šim. Tas varbūt nebūs tieši tas, kā tu to iedomājies, bet tas tomēr ir arī daļēji tāds saliedējošs un atbildību uzliekošs tāds veids. Nesen es teicu, es jums vairāk iedošu brīvību tādā ziņā, ka vairāk pašiem būs kaut kas jānāk kopā pa maiņām, vairākumām, piemēram, un pašiem viņiem iedot iespēju gatavot kombinācijas izspēles, kaut kādas veidot spēli. Nu, tā nav tāda varbūt klasisks saliedēšanās pasākums, bet tas, es domāju, tā liek viņiem vairāk vienam otru iepazīt, kāds var parunāt, izteikties, kurš varbūt nemaz citreiz netiek pie runāšanas un tam līdzīgi. Citādākā veidā, īpaši kaut kādas psiholoģiskas spēles, Krišānu šobrīd mēs nespēlējam. Tuvojoties play-offam, es nākšu ārā ar kārtējo izlasīto grāmatu un teikšu savu runu. Jā, nu, pa lielam šodien, es domāju, mēs varam beigt šo interviju. Varbūt ir vēl kāds komentārs, īsts vārds tev kādam konkrēti vai vispārīgi? Tuvojās Ziemassvētku laiks, lai arī ārā ir, nu, pretīgs laiks, ja, un tāds nekāds īpaši prieku neraisošs, bet jāsaņemās mums visiem, jākļūst labākiem vienam pret otru, un aicinu tiešām padomāt par to, ko mēs varam izdarīt citu labā, kaut kur aizbraukt, kaut ko padarīt, pastrādāt, piemēram, pie kādiem dzīvnieciņiem uz ulubeli, vienmēr būs vajadzīga palīdzība, aicinu to visus darīt. Vismaz to vienu reizi gadā, kad ir tas Ziemassvētku laiks, kad visiem it kā tās sirsniņas atverās. Tā kā padomājiet par saviem vecākiem un vecvecākiem, noteikti apciemojiet viņus, pasveiciniet viņus,
Tieši tā. Tas viss ir šis laiks, kad mēs varam pastiprināt par to padomāt, ja? Novēlu visiem to. Paldies. Jā, Ziemassvētkus visticamāk varēsim novēlēt nākamajā reizē, jo 20. decembrī vēl spēle pret Bausku šeit mājās. Tā mums ir mums nākamā mājas spēle, jā. Tālāk ir Jā. Irlava, jā, izbraukums. Tā kā... Tiekamies, tā būs 2 dienā, neierastā laikā. Jā, 2. Jā. Ar ideju, Sestdiena. Jā, ātrāk bišķiņ nospēlēt un tad doties savos Ziemassvētku izbraucienos jau vakarā projām. Jā. Labi, liels paldies visiem, kas pieslēdzās gan uz spēli, gan uz interviju. Čau visiem, paldies par Čau jautājumiem. visiem, jā. Paldies, atā. Tā.